klausies. Ja es rēķinu tu skaidrs, es zinu savu āmatu, paņem vienā roku un tad cilāju tas grāmatas. Ja es esmu smutis, bet pārzinu to āmatu, paņem uz savu rokā un tad cilāju tas grāmatu. Uz augšu un tad uz leju, uz augšu un tad uz leju, uz augšu un tad uz leju, uz augšu un tad uz leju. Tev stāst. Grāmatvedis, visa mana dzīve ir tip-top. Es cilāju grāmatas, brīve liknavā. Es daru šito vienmēr, man blakus ir svari un svarīgas lietas, ko grāmatvedis dara, lai vienmēr skaidri būtu mums pareizi. Un kā labam kačakam tie skaidri vienmēr ceļas, nevis kavējas. Mēs ejam tālāk, mēs ejam vairāk svarā, un tagad sporta sparā, tas ir grāmatveža garā. Rēķinu tu skaidrs un zinu savu āmatu, ieliek vienā rokā un tad cilāju to grāmatu. Rēķinu tu skaidrs un zinu savu āmatu, paņēmu to rokā un cilāju to grāmatu. Uz augšu un tad uz leju, uz augšu un tad uz leju. Aizmirst par otru roku, Uz augšu, paldies tev, un tad uz leju. Tiešām, paldies. Uz augšu un tad uz leju. Saka. Grāmatvedis ir svarīgs uzņēmuma struktūrā. Galvenais, ka ir tāds cilvēks, kam tāds grāmatas uzrunā. Cilā viņš tās grāmatas, bet nerunāja par bukovrā. Te ir svarīgs uzdevums, un tas ir visiem uzturā. Ja tu pēkšņi uzdurās, kaut kas te no vida, viņš tad prasa, ko tu no manis te tagad gribi. Bet zini, grāmatvedis normāls sportiskais vīrs, viņš pārbauda papīrs un ir ļoti tīrs. Jā, zinām šitos ciparus un zinām šito āmatu, paņem vienā rokā un cilājam tās grāmatas. Zinām šitos ciparus un zinām šito āmatu, paceļ vienā rokā un cilājam tās grāmatas. Uz augšu un tad uz leju, uz augšu un tad uz leju. Tagad roka pus uz augšu, paldies tev, tad uz leju. Visi kopā lūdzu, uz augšu un tad uz leju. Grāmatvedis paceļ vairāk lietas nekā smagatlēts. Tāpēc uztaisam par viņu drosmi tagad lēc aiziet!